Sāc soļos. Marš! Sārdze. Stāt. Skrei. Su. Gadā, pirms 20 gadiem, tad, kad mēs iestājāmies gan NATO, gan Eiropas Savienībā, mums man personīgi bija tāds ļoti skaidrs dalījums. Eiropas Savienība tas ir par labklājību, par iespēju ceļot bez vīzām, bez robežām, bez muitām, jauniešiem iespēju studēt, bet NATO tas ir par drošību. Šobrīd man liekas, ka pat mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka Eiropas Savienība ir gan par visu to, ko es teicu, par labklājību, par iespējām, par daudzām ļoti labām lietām, tīri mūsu, teiksim, cilvēkiem, mūsu attīstībai, bet Eiropas Savienība šobrīd jau pilnīgi skaidri ir arī par mūsu drošību. Gan ņemot vērā visus tos uzbrukumus, kas ir notikuši mūsu robežām, gan ņemot vērā to, kas notiek Ukrainā, Krievijas agresija pret Ukrainu, kur, jāsaka, man pašam bija diezgan liels izbrīns pirms vairāk nekā 2 gadiem, kad Eiropas Savienība tomēr spēja ātri mobilizēties, lemt par militāro palīdzību, lemt par sankcijām. Es, godīgi sakot, tajā brīdī to negaidīju. Tas man bija tāds, varbūt, ar šo pēdējo 20 gadu laikā tas pozitīvais izbrīns pārsteigums par to, ka Eiropas Savienība tomēr spēja attīstīties, piemēroties dažādu veidu lietām, kas ir problemātiskas un meklēt atbildes. Nevienmēr ātri, nevienmēr tik efektīvi, kā gribētos, bet tomēr labāk nekā nedarīt neko.